Nu tā, mums ir šodien 2020. gada 17. janvārs. Un man kursbiedrene Rita mūs ir atvedusi uz Getī muzeju. Uz Getī muzeju. Getī ir vārds ir Getī. Un tad mēs gaidām kaut kādu tramvaju, kas mūs kaut kur vedīs, un mēs kaut ko skatīsimies. Un tā mums tramvajs ierodās. Un mēs kāpjam iekšā. Beverlijas kalne. Skats no augšas. Un te mēs esam ārā. Mūs rāda, uz kurien jāiet. Uz muziemu. Vilkam. Tas ir tie grozi ar tiem lietu sargiem. Jā. Nu, vienkārši superīgi. Bezmaksas lietu sargi. Tas ir viņš kalpo tev kā saules. Tur ir pilns ar bezmaksas lietu sargiem. Nu, lūk, Getī muzejs. Mēs izstaigāsim tur dārgi, un varbūt kaut kādu līkumu atties, respektīvi vizitoru centru, un tie divi lielie bloki, kas tur ir pa kreisi un pa labi. Tas viss ir muzeja zāles, gleznas, bet mēs šeit esam burtiski skata pēc, jo nu te patiesi var dzīvot. Jā, un fons ir tas viss free of charge. Tas jā, tu maksā, nu samaksā, ok. Vai tu esi stundu un 15, no tevis nokārši 20 bakus, tad 5 stundas esi vienalga. Nu, Tagad, kur mēs esam? Getī muzejā augšā. Šī apaļā viesnīca, ja jūs esat skatījušies to nekā Mems. Tur ir tāds moments, kad tas Čārlī Brauns viesnīcā dzīvo, tad Lelu met ārā. Tas apaļais jocīgais turns, tā ir viesnīca. Manās acīs kaut šasmīgi. Pat cik es neizpildīju mājas darbu, Nu, te mums tagad ir skats uz otru pusi, jā. Te mums ir aušams, jā. Pasaules virsotnē mēs esam. Fotogrāfijas dažādas izstādītas. Kaut kādus slaveno fotogrāfu fotogrāfijas. Ķipa suns. Nu, fotografē savu suni, un te ir mākslas darbs. Piemēram. Nu, fotografē somu un arī mākslas. Tā arī baigā. Droši vien, ka tiem mākslas darbi var vajag. Un viss tāds baigi demokrātiski, teiksim. Pasties, kas te notiek, saproties. Pa gazonam не ходите. Nu jā, pa gazonam tu var ходить, Kaut kāda šitāda te ķipe. Jā. Nu, pasmuko. Na, liels tas Getī muzejs ir. Strautiņš tak cauri. Jā. Turien, brāl. Jā. Nu, forši iespaidīgs. Tas Getī muzejs tiešām ir iespaidīgs. Te var faktiski atbraukt dienu pavadīt. Ja tu esi Losandželosā ilgu laiku paredzējis būt, tad te ir ko darīt. Viss šī kustaviņa te beigās ielīst šajā te ziedu labirinta ezerā, kur mēs arī iemetām savu kāpēciņu, tas esot uz atgriešanos, vitēs, ka tas strādā. Eņģeļu tauris zied vēl. Te mēs esam vienā no zālēm, mierīgi pat īstenībā nepārāk apsargāts. Stāv oriģināli gleznas no
pasaules slaveniem Eiropas māksliniekiem. Es apsveru, ka šeit strādā, kad viņi nav algoti darbinieki, viņi ir brīvprātīgie, kas grib, tā saka, dot savu ieguldījumu šajā bezmaksas, teiksim, tādā Sezāna glezna izstādīta. Van Gogha. Nu, šitādi pasaules slaveni, jā, Renoir glezna. Viņš te viss oriģināli, ja, ne? Edvards Manē. Ja? Pārsteidzoši īstenībā, un šis ir, jā, atkal Sezāna glezna. Šis ir visu pavēlt, faktiski. Tev ir tik daudz tikai jāsamaksā, cik maksa par stāvvietu. Temperatūra, kādai viņai jābūt tā pamatīgi automātiskā sistēma, viņiem ir milzīgi ģeneratori savi gadījumā, ja elektrības padara trūk, pārtrūks, tas tā varētu šo visu uzturēt. Tas ir milzīgi dārgs projekts visai būvēji. Nu, baigi. Arī tās zamūzijas ārā, kur redz logi ir ciešā gaisa, ka viņi arī ceļas un laižās automātiski, karībā nekā stāvot. Un Getijs kas bija? Viņa ģimenei piederēja MK Savijas, principā preses magnāts. Viņiem ir Los Angeles Times un kāds tad nevies Savijas, tikai viņa tā savu fortunu. Šeit arī ir vieta, kur skolotāji ved savus skolniekus jau uz muzeju, iepazīstina ar mākslas darbiem. Un tā kā viņi varbūt nezina, kas ir Latvija un kur atrodās, bet viņi zina, kas ir Renoirs un kas ir Manē un tā tālāk, ja? Tā kā, nu īstenībā, jā. Īstenībā tas ir. Un šeit mums pitons, kurš nogalina knu. Es tev docienīšu dodās lejā. We're right by UCLA too. We're really close to there. Domāju, šī tas ir viss pavēlt, ne? Mēs tagad faktiski braucam pa Beverly Hills. Principā mēs braucam pa kalnu grēdu pašu augšu, kas sadala Beverly Hills, sadala no ielu. Tagad jūs esat redzējuši, kur dzīvo slavenīgi. Staigāt viņš tos parcīgus, bez daudz par citu. Pagātiem rajoniem, jā. Mēs tagad esam diezgan tādā kalnu galā, kas saucās Mulholland Drive. Gala punkts, mums tagad pavarās skats uz slaveno Hollywoods zīmi. Un te tālāk. Kas tie pa kupoliem? Vita tur tā kaut kāda observatorija, pils ir, kas tur ir? Observatorija, un tad mums lejā Downtowns, tas ir Los Angeles centrs, tur bez skrāpja. Un te uz to pusi vēl pārējā Los Angelese. Tālāk tur spīd okeāns pašā malā. Un šitas ir, jā, tā Beverly Hills kalni. Šie, starp citu, ir gada skaiti, un pret katra gada Oskara nominētās filmas nosaukuma
ja jūs redzat, ja? Tas staigās. Vispār viņi ļoti iedomīgi izskatās, ka Oskars tiks pasniegts kaut kādam 2050. gadam vai kaut kā tā kā katra gada nominētās filmas izrādās viņu. Un tad šeit tas notiek. Šeit nāk iekšā, tev tas sakarīs. No turienes prese ir, tas ir vēlāk parādīšu pa labu un pa kreisi. Prese, augšā ir fotografi, šis viss ir sarkanais pašmājs, un šīs ir tās fremas, kurām viņi visi augšā. Un tad jūs redzējuši, ka ir daudz stundzītes, kuras tā iet tās intervijas ar viņiem, šeit viņi atklāt ar viņiem, un tad viņas tur pāri. Tā, pasalām. Tā, tur augšā. Paiet augšā ir ieeja kinoteātrī, tur nu šie sēži un notiek Oskara pasniegšana. Ārā un ielas ir kreisi pamatīgas tribīnes, līdz pat ielas stūrim, tur sēž cilvēki izgabalē. Viņiem visa iela ir sarkanais paklājs, pārklāts ir stikla, organiskā stikla jumtu. Un iela nobloķēta jau tiek 2 nedēļas iepriekš, un labajā pusē ir tāds pamatīgs tilts pāri, uztaisīts, no kura filmetrām mēs piebrauc. Šī ir tā vieta, kur cilvēki uz saviem pasākumiem. Viss aiztaisīts absolūti pirktis. Un šos sarkanos paklājus es 3 gadus pēc kārtas gāju tikai līdz tai dienai, kad viņi nāk, viņiem visu ir tā plasmasas klēra ar tiem burbulīšiem, tas bubble wrap, ja? Un to jau tikai knak. Un pēdējā dienā tad jau vairāk nelaiž. Ārā tad ir pa malām, tur ir jāiet projām uz iepriekš uz zemām, uz tām izējām. Viss īrs jau nedrīkst staigāt. Šeit ir nožūkot, tur šeit preksroks ar tiem balkoniņiem. Un šeit arī ir sataisīts papildus staložas, kur televīzijas cilvēki intervēli. Tā kā šī ir tā filmas te ganās ar šiem Staigājam pa varoņiem. slavenību aleju. Did you take it? Fotografēties ar Simpsonu zvaigznes. Tas Old Agency meetings, tagad tāds gada pārskata. Tas notiek tur iekšā te Chinese teātrī, tas ļoti vec. Agrāk Oskars pasniedz šajā te Chinese, un vēlāk viņš kļūta par mazu un te Dolbijā. Kas saucās La La Land, te mums svešais ir. Elvis. Hollywood. Te mums visas ar Hollywoodas filmām saistītās lietas. Un te tad augšā mums noteikti bildēšanās Hollywoodas kalniem, es saprotu. Īstā pačanēšanās vieta te ir. Uz gultas, lūdzu, mūsu. Oskars un Ārta ir tieši pa šīm trepēm. Mēs arī tā kā celebrity tagad ejam pa šitām pašām trepēm lejā. Un kāda atšķirības ar viņiem mums? Nekāda. Mēs vienam tam pašām trepēm varam iet. Viņi arī domā, viss beidzies. Nekupujuši.
Skāpām tagad Civic Street metro stacijā. Te mums sagaida lidojoši cilvēki. Nezinu, kāpēc viņi te izmesti ir bez izplekņiem. Un dodos mēs uz Tempļa ielu. Tā, nu esam izkāpuši mēs Civic stacijā. Un te mums ir skats uz, kā Vita saka, uz Losandželosas pagastmāju. Nu jā, ciempadoma. Uz ciempadoma. Izpildkomiteja. Uz lielās ģerēmas ciempadoma. Nu jā, no kā vēl, Latvija ir izpildkomiteja. Ejam mēs uz Disney Hall. Disney Music Hall. Pa Losandželosas centru. Šis ir Grand Park. Un tad mēs skatāmies, te visādās valodās ir laipni lūdzam. Skatāmies, vēl latviski arī būs kaut kur. Un te tas skats uz to pagastmāju. Kā bijis kādreiz spīdīgi visu ēka. Un tagad viņi šitādi matēti, neko nevar redzēt. Nekas neatspīd. Esot bijis pa daudz saules zaķīši pilsētniekiem. Tā mēs te pa Losandželos ejam. Losandželos downtowns, kas saucās centrs. Te Broad muzejs, kurš uztaisīts tā, kā kāds sānos būtu izsits caurumu. Te mēs esam tādā debesskrāpju rajonā. Losandželosā vispār tā kā nav baigi daudz tie debesskrāpji. Viņi ir tā kā faktiski arī seismiski aktīvā zonā. Bet pa kādam ir. Kādam skatu. Ir uztaisīts 1900. gadā, manuprāt. Un tā viņš te stāv kopš 1900. gada un neviens ar viņu nebrauc. Nu redzi, lai tur no šī līmeņa nokļūt uz kurien tu var iet tādā veidā neiedzīgi kā te. Vai tu var nobraukt ar tramvaju? Tad mēs taču nobraucām vasarā visu šaiku, un mēs uztaisījām viņam lielu biznesu. Mums kaut ko cilvēki dara, filmē. Jā, es filmēju viņus, viņi filmē mani. Šiem debesskrāpiem no šīs skatu punktu skatoties izskatās, nu, it kā viņš būtu tā kā butaforija, tā kā vienā plaknē tikai, ka nemaz nav viņam nākošais stūris. Te jāpaiet, tai picas šķēlēji garām ir, un tad tikai tu redz, ka, nē, ir arī otra siena. Ir arī otra siena. Un ko viņš nav tikai divdimensīgi, ka viņš ir trīsdimensīgi būvējums. Principā šī ir tāda mītiņu ļembastu taisīšanas vieta. Tagad ir uz ziemu vēl slidotava. Santa Monikā slidotava šeit. Te būs šis tās vecās mājas, tad Baltimās hotels un tās jaunās. Dārgākā viesnīca Losandželosā Baltimore hotels, ja? Mums lido tev Pershing skvērā. Pershings bija kaut kāds raķetes, ar ko amerikāņi imperiālisti draudēja mūsu draudzīgajai komunistiskajai valstī. Tagad viņi izrādās te vienkārši slidotavu uztaisījuši par to pašu naudu, ne? Jā, nu, pa ziemu, lai cilvēks zina, ka ir ziema, citādi. Kā var pateikt, ka ir ziema? Janvārs, vai ne? Jā, tad ir janvārs, skaidrs. Celebrating Olympic sports. Jā. Un tas? Nē, tas nav.
Ja helikopters ir melns ar baltu, tā ir politika. Tā galīgi nav labs jūtams. Es mēs esam atnākuši tā māja, kurā tas dārs ir uz jūtu. Jā. Mēs tagad esam atvesti uz Silmāras. Tas ir Neterkatu muzejs. Tu varēsi redzēt abus divus Neterkatus. Viņi ir dibinātāji, kosmētikas laiņu dibinātāji, tā ir viņa privātā kolekcija. Un mašīnas piedalās konkursos. Tā, bet nu es te visu nefilmēšu, te mēs drīzāk ņemsim pafotografēt. Braucām uz Santa Moniku, un tas, ko jūs te priekšā redzat, ir Santa Monikas kalni. Mēs pasiem pa kādu foršu aleju braucam cauri. Tā ir aize, kad mēs braucam cauri. Aizē ir nosaukums Santa Monikas aize. Šis ir Las Virgenes Road. Tas ir. Tad mēs kamēr viņi izrakā. Jābūt pacietība vērtējumu. Vispār tuneļu nav pārāk daudz, priekš tik kalnainas vietas tuneļu nav daudz, es domāju. Salīdzinot ar to, kur pabijām mēs Norvēģijā, kur ir tunelis pakaļ tunelim, tad šeit viņi vairāk atraduši kaut kādas šķirbas starp tiem kalniem. Turnauts. Tas vietējais čalmats. Nu, tas te kaut kāda braukšanas kultūrā ir kaut kas tāds, kas mums nav, kad redz, ka aiz tevīm tā kā velkās, tad cilvēki bieži vien nobrauc maliņā, teiksim, mums pa kalni braucām pāri smagais arī uzbrauc augšā, tad nobrauc malā palaid garām. Tas mums tā kā nav pierasts, bet ir velkās, es tev tā velkās. Jā, nu. Drīz izbrauksim cauri. Tā kā ir tās braukšanas kultūras, ir kas ir šeit. Iestājām krastā, okeāna krastā bija liels uzraksts. Lūdzu, nebarojiet vāveres, sākam skatīties, kur tad, pilns ar viņām te. Pilns ar vāverēm. Pilns ar vāverēm skraida. Un viņi netaisās mukt projām, gaida, ka mēs tagad vilksim savu sneku ārā. Nu, mēs esam lūdzu pie slavenās Malibu pludmales. Mēs gan te iekšā braucot toreiz kaut ko te tā kā ķipa skatījāmies, bet te nu mēs te redzam to Malibu pludmali ar tām sabiezējušajām mājām. Tie sabiezējušie amerikāņi. Viens otram zīmējās, kuram lielāks ir. Te Malibu pīrs. Faktiski jau, te mums tagad ir saturpinājušās villas. Un šeit, Aņivīli. te var redzēt, kā tas Aņivīli. Var staigāt un skatīties uz viņiem no pludmales puses. Ja galīgi nevarat atļauties nopirkt māju šeit, nopērkat uz kemperi, noliekat te maliņā. Lai mēs neko neredzām. Un jūtaties kā mājās. Reku un forši te sāniem izbīdās pilnīgi dzīvotu tā kā viesistabā. Coastal view beidzās. Low camping.
Moniku lūdzu. Atkal viens kurortaugs. Neko nepateiks tīri. Draugi, šis lūk ir Santa Monikas pludmale un atpūtas parks. Ļoti atpūtīgi izskatās. Notiek, te ir ļoti daudz pašarnieku, ķipa glābēji, jā, te ir taksīši. Te ir mums kādi, kas dzied, tīri kvalitatīvi izklausās, ja tas nav faņera. Tā kā tiltu iet uz to atrakciju parku cilvēki. Mēs esam trāpījuši tādā biezā dienā, šodien ir sestdiena. It kā gan jau tuvojās pēcpusdiena. Viena daļa tā kā varbūt tinās projām no kurorta, bet pilnā diena šodien. Tā mums te, kas tās no mašīnām, kas mums te iebraukušas iekšā? Jā. Nu tā, mēs te pa to piestāt neejam uz priekšu, te mums tie tingaļi kaut kur aiz mugurē. Otrā pusē viss tā pludmala, kas nu pat cik tagad ir ziema, taču janvārs galā viņa jau ir tā kā augsta, bet nu mēs te redzam, ir daži, kas tā kā brieni iekšā kaut kur tā kā peldās. Nu tie, kas peldās, tie droši vien no Latvijas ir apbraukuši. Vai no kaut kurienes. Nu lūk, un te skats uz Santa Moniku vēl. Nu, protams, jānāk veikaliņā glāzītes jāpastāsta Santa Monikas aptēlu virsū. Nu, ir mums kaut kāds te. Tā, mēs ejam pa Santa Monikas ielām. Tāda mums izskatās Santa Monika. Un te ir gāja ieliņa, kas sākās ar vemjošu dinozauru. Shopping ielām, nedrīkst pīpēt, nedrīkst ar skrituļiem, ar riteņiem, neko tikai ar kājām drīkst vazāties. Otrā pusē ir otrs vemjošais tādā interesantā kafejnīcā alus barā, un te ir tāds kā alus automāts. Un tā kārtība ir tāda, tu aizēj samaksā pie kases, tu nopērc savu alus karti. Nu, un es domāju, Indrē piedāvāt Samuel Adams Cherry alu iedzert, mums vēl drusku naudu palika. Tas nozīmē, tu paņem ieliec šito te alus karti tajā vietā, kur tu gribētu dzert, glāzīt noliec, un tad taisi vaļā krānu lēnām. Mums vēl ir lejam. Un cik mums bija palikusi naudiņa, mēs ielējām. Patika Santa Monika. Ļoti skaista kurorta pilsēta. Ir te daži, kas mums apstājušies, traucē pāriet. Mēs ejam pāri skatīties. Nu, ķipa saulrietu. Pašu saulrietu negaidīsim, jo tā grūti kaut kus ārā aizbraukt. Bet Santa Monikas saulrietis ir kaut kas ir jāredz. Daudz krāsainie šitie te. Reku saulrietis. Nu, vēl nav, bet drīz būs. Welcome to United States of America.